Sveiki! Šajā reizē par cilvēku un dvēseli. Manā auditorijā cilvēki varētu teikt, kas tad to nezina? Skaidrs, ka cilvēkam ir dvēsele. Bet paskatīsimies plašāk. Līdz šim mēs esam domājuši, ka cilvēks ir, tā vismaz mums mācīts, ka cilvēks ir šausmīgi intelektuāls, briesmīgi gudrs mērkaķis. Tas, ko sauc par homo sapienu. Humanoīda kaut kāds tur tips. Definīcijas ir dažādas, bet visu šo definīciju būtība īpaši nemainās. Šausmīgi gudrs, ar apziņu apveltīts, ar spēju domāt apveltīts, bet tik un tā mērkaķis. Šajos laikos vecais priekšstats par cilvēku, par to, kas viņš un kāds viņš ir, mainās, pie tam ļoti strauji. Jau arvien vairāk cilvēku pieņem domu, ka viņiem tomēr ir kaut kāds sakars ar dvēseli, ka viņiem pašiem ir dvēsele. Tev arī, mīļo skatītāji, klausītāji, ir dvēsele. Droši vien, ka ir. Manā auditorijā man šķiet citu cilvēku nav. Ja kādreiz šādi priekšstati bija daļa no mākslas pasaules un reliģiskajiem priekšstatiem, kur cilvēks savu dvēseli varēja aplūkot un kaut kādā veidā sajust baznīcā, konkrētā adresē, konkrētā ēkā, un pēc tam viņš aizgāja mājās, un tam viņš bija tikai cilvēks. Tad tagad cilvēka paša priekšstats pašam par sevi mainās. Man ir dvēsele. Cilvēki dodas pagātnes ceļojumos aplūkot savas dvēseles pagātnes dzīves. Visādas laika līnijas dziedināšanas, dvēseļu dziedināšanas, dvēseļu šausmīga krāmēšanās ar un ap dvēseli. Un te ir jautājums. Ja jau cilvēks vairs nav tikai bioloģiska un sociāla būtne, bet kaut kas vairāk, ja viņam ir arī dvēsele, tad jau viņam varētu būt vajadzīgas kādas jaunas un zināšanas un prasmes. Līdzīgi kā gadījumā, ja cilvēkam atklājas, gaišredzības talants, gaišdzirdības talants, spējas. Loģiski, ka cilvēks uzreiz mingrinās, mācās tās kaut kādā veidā izmantot, un tas prasa laiku. Tieši tāpat arī ar dvēseli. Ja izrādās, ka tev, mīļo skatītāji, klausītāji, ir dvēseli, tad varbūt tev ir vajadzīgas kādas jaunas zināšanas un prasmes. Ja jau cilvēks vairs nav bioloģiska un sociāla būtne, bet arī dvēsele, tad viņam kaut kāda zināšanas un prasmes vajadzētu, vismaz, lai atrastu vietu savai dvēselei viņa ikdienas dzīves gaitās. Jūsu dvēsele piedalās, vakariņu gatavošanā, veļas mazgāšanā, žāvēšanā, vai tur tikai veļas mašīna darbojas. Jūsu dvēsele piedalās darba procesā. Jūsu dvēsele piedalās jūsu brīvā laika organizācijā, bērnu audzināšanā. Ko viņa tur dara? Mums vajadzētu jaunas zināšanas un prasmes, lai darītu pavisam ikdienišķas lietas vairs ne tikai kā bioloģiskas sociālas būtnes, bet arī kā dvēseles. Kad mēs muti mazgājam, ne tikai kā bioloģiska sociāla būtne, kurai ir iemācīts, ka tā vajag darīt, bet arī kā dvēsele. Lai mēs putru vārām, ne tikai kā bioloģiska sociāla būtne, bet arī kā dvēsele. Kādas zināšanas un prasmes mums varētu būt vajadzīgas, ja jau reiz izrādās, ka mēs neesam tikai sociālas un bioloģiskas būtnes vien, bet arī dvēseles? Apakšā zem šī stāstiņa jums būs iedotas arī ielikšu saitītes, kur var par visu to zināt, uzzināt vairāk, dziļāk un plašāk. Pagaidām tā.